Sveiki, mīļie! Es gribu ar jums padalīties par vienu ļoti interesantu lietu, kas priekš manis bija patiešām tā kā savu veidu atklāsme. Un kad es paskatījos uz savu dzīvi, uz saviem dzīves periodiem, kādi man bijuši, un es sapratu, ka tas patiešām tā ir. Man to sanāca netīšām dzirdēt, tās bija kaut kādas mācības, kaut kāds video, kad tas, ko mēs domājam, ko jūtam, par ko domājam, ko it kā vēlamies, vai kaut kas, ko nevēlamies tagad, tā patiesībā būs mūsu nākotne. Tādā veidā mūsu domas, mūsu sajūtas veido mūsu nākotni. Tās formējās visumā, un tās formējas, veidojās, līdz tās kādu dienu kļūs par mūsu realitāti. Tāpat arī turpat es dzirdēju to, ka mūsu pagātne ir formējusi, veidojusi mūsu tagadni. Un es arī paskatījos uz saviem dzīves periodiem, kādi man bijuši. Es atceros, ko es tajā laikā esmu domājusi, kā es esmu jutusies, ko es esmu jutusi, ko es esmu varbūt tā kā iekšēji vēlējusies, un es sapratu, jā, katrs nākamais periods ir bijis iepriekšējā perioda, tā kā domas, sajūtas, vēlmes. Tā patiešām ir. Tā kā, lai kaut kas veidotos, lai kaut kas piepildītos, ir jāsaskan mūsu domām, mūsu sajūtām. Un patiesībā, ja mēs kaut ko ļoti vēlamies, mums jau ir jāiejūtas jau tajās lietās, tajās situācijās, tajā visā, it kā jau tas mums viss jau ir. Un tādā veidā mēs viņu formējam, veidojam, padaram par mūsu realitāti ātrāk. Tā ir tā kā kvantu fizika. Tas, kā tas darbojās. Un tiešām, jā, kad es tā pavēroju pati savu dzīvi, pavēroju savus periodus, kādi man bijuši, un es varu teikt, tiešām, jā, tiešām tā ir. Tā kā mūsu tagadne, tas, ko mēs tagad jūtam, domājam, formē mūsu nākotni. Mūsu pagātne, ko mēs domājām, jūtām pagātnē, tā ir formējusi, veidojusi mūsu tagadni. Tā ir. Pavērojiet arī jūs, pārdomājiet savu dzīvi, kaut kādus posmus, padomājiet, atceraties kaut kādos pagātnes, kaut kādos notikumos, kaut kādos posmos, ko jūs tajā laikā esat domājuši, ko jūs esat vēlējušies, kā jūs esat jutušies. Un jūs sapratīsiet, ka tā kā nākošais dzīves periods ir kļuvis par mūsu domu, mūsu vēlmi, mūsu sajūtu realitāti.